Grāmata Dere Hašem, autors Mošē Haim Locāto, Ramhaļ. Nu, te mēs jau labu laiku jau te pētām kalpošanu laikā, tā saucamā. Kā jau mēs zinām, ka ir 3 veidi kalpošanas, ka ir kalpošana ikdienas, kalpošana laikā un kalpošana atkarībā no apstākļiem. Un te nu šoreiz mums jāapskata ir tādas lietas kā Jom Kipur un vēlreiz Roš Hašanā. Tātad Jom Kipur diena, salīdzināšanas diena, tā nozīmē kalpošana laikā. Šo dienu visaugstais devis Izraēla tautai, kur izlabošana būtu viegla un nožēla būtu viegla arī. Tātad tāda speciāla, kas saka, vieglāk, kas saka, atvieglojam, ja, lai tauta varētu pastāvēt un turpināt savu uzdevumu pasaulē. Nu, cilvēks jau vienmēr domā, ka viņš ir labs, bet citi grēcīgi. Tātad tur ir tā doma jāmaina, ja, tad jāizlabo sevi, jāpēc sevi, ja, kas nav darīts pēc visaugstā prāta. Nu, un tad ir, kas saka, jāizlabo. Tātad Jom Kipur diena, tā ir attīrīšanās diena, kas attīra no pārkāpumiem. Pārkāpums tā saucamais het grēks. Tas nozīmē aizšaut garām, ja tāds iztulkots šī lieta ir aizšaut garām. Tas nozīmē cilvēks ir gājis uz mērķi, ja, bet ir kļūdījies dažreiz, ja, kā saka, ka nav izpildījis to uzdevumu, kas viņam bija uzdots, ja, un tas arī nozīmē šo izteicienu, te aizšaut garām, het. Tātad pasaule ir radīta, tātad pasaulē ir radītājs un ir radība, tātad pasaule, ja? Un ir mērķis dzīvē, un pasaulē ir mērķis, ja? Nu, un tātad, un ir dot arī instrukcija, Tora ir dot, un cilvēks tiek pārbaudīts. Tātad šajā Roš Hašanā dienā tiek pārbaudīts gada galva, ja, kad ir Roš Hašanā, tā saucamā jaunā gada diena, kur tiek pārbaudīts cilvēks, vai iet uz mērķi, vai neiet uz mērķi. Cilvēks, kas nepilda uzdevumu šai pasaulē, nu ir, kas saka, ir sodāms, ja te tā autors saka. Roš Hašanā notiek tiesa par cilvēku, vai cilvēks iet taisni vai pārkāp, kas saka, nu. Nu, ir tā tad iedalās 3 kategorijās cilvēki šai Roš Hašanā dienā, ja. Ir lieli pārkāpēji, ja, kas tūlīt ierakstās nāves grāmatā. Ir taisnie, ja, kas ir, nu, kā saka, dzīves grāmatā uzreiz ierakstās. Un ir vidējie, kas saka, gan viņiem ļaunie darbi ir, ja, gan ir labie darbi. Nu, tā ir lielākā daļa cilvēku, kas ir vidējie. Nu, un te iet runa pa Izraēla tautu konkrēti, ja, Tātad Izraēla tautā vidējie gaida 10 dienas galīgo spriedumu Jom Kipur dienā. Nu, te ir dažādi viedokļi arī, ja, par pasaules tautām, ja, kad pasaules tautas, kā saka, savu galīgo spriedumu iegūst, kā saka, nu, Sukots svētku laikā, ja, kur Izraēla tauta upurē šos dzīvniekus, ja, par šīm pasaules tautām, ja 70 tautām tiek pienest 70 upuri, ja, lai arī pasaules tautām šie pārkāpumi tiktu izdzēsti, ja, lai pasaules tautas varētu pastāvēt. Tā tas bija tad, kad bija kalpošana templī. Nu, tātad te vēlreiz par Izraēla tautu, ja, tātad apelācija 10 dienas, visaugstais var atcelt sodu Jom Kipur dienā. Tā ir ļoti liela diena, tāda mistiska diena, ja, kurā visaugstais piedod un maina spriedumu. Nu, tas tā tad ir, kā jau es uzsvēru, ja, ir Izraēla tautai, bet tas nav, šī diena nav pārējai pasaulē. Tātad Roš Hašanā, vēlreiz te autors stāsta, ja, kad ir nolemts liktenis visai radībai, atkarībā no tā, vai radība izpildīs uzdevumu iepriekšējā gadā vai nē. Bet Jom Kipur ir tikai ebreju tautā, ja, jo no ebreju tautā ir 613 likumi, ja, kas ir ļoti, kas saka, grūti viss izpildīt, ja, un ļoti daudz ir. Un ļoti daudz arī pārkāpumu, tā kā saka, līdz ar to rodās, ja, gan lieli, gan mazi.
pasaules tautām ir 7, ja šie likumi, ja, nu tā tad ir vieglāk tā, kā saka, tā latiņa zemāk nolikt ir. Tā tad 10. tišrējā, ja, visaugstais piedeva ebreju tautai zelta teļa grēku, šo pārkāpumu. Tātad šī diena, Jom Kipur diena, ja, kur tautas nožēla tiek pieņemta viegli. Un 10. tišrējā šie pārkāpumi var būt, tātad šajā Jom Kipur dienā, ja, šie pārkāpumi var būt izdzēsti. Tātad ļoti svarīgi, ja te uzsvērts, ja, kad ir likumi darīt, kas cilvēkam bija jādara, ja, un kas nav izdarīti. Tātad tie ir galvenokārt, ja, kā saka, kas ir pārkāpti, tie tiek izdzēsti, ja, bet cilvēkam ir jālabo savi pārkāpumi pašam. Un jādara, ka tad ir jādara čuvā procedūra pirms tam. Šīs 10 dienas saucās tā saucamās 3 dienas, ja, kur ir, kā saka, no cilvēkam vēlreiz jāizskata spēcīgi cauri, ja, savu rīcību, un tā tad jātājas čuvā procedūra. Tātad svarīgi ir vispirms apzināties, ko ir pārkāpis, ja, tātad, nu, tas ir jāizpēta pašam. Un otrs jāizlabo šis pārkāpums, ja iespējams izlabot, tātad, nu. Un trešā lieta, tā saucamā haratā, nožēla par izdarīto. Kauns par savu rīcību, tātad kauns, tas izdedzina mūsu pārkāpumu garīgajās pasaulēs, ja, tātad kauna uguns izdedzina, lai nebūtu geinama kauna uguns, ja, kā saka, pēc cilvēka nāves, ja šai dvēselē jāizjūt, tad tagad šī kauna uguns izdedzina savu šo grēku garīgajās pasaulēs, ja viņš nekur nepaliek, tātad šī ļaunā rīcība, kā jau te iepriekš tiku stāstīts, ja, viņa paceļas caur garīgām pasaulēm pie visaugstā, tātad, nu, viņš jau nekur nepazūd tas pārkāpums. Un 4. lieta ir tā saucamā viduļa. Izsūdzi skaļi savu pārkāpumu balsī visaugstā priekšā. Tātad ļoti svarīgi ir izsūdzēt visaugstajam, ne cilvēkam kaut kādam, skaļā balsī, ja, visaugstā priekšā. Nu, un tad visaugstais, kā saka, pieņem šo kā saka, viduļu, ja, šo grēksūdzi, tā saucamo, un tad šie pārkāpumi dzēšās Jom Kipur dienā. Nu, tā tad vēlreiz te uzsvērts, ja, kad ir tādi, kā saka, likumi, kas ir nozīmēji bijuši jādara, ja, cilvēkam, un viņš nav darījis, tad tie sevišķi zīmīgi šai dienā ir. Visaugstais nāk pretī, un šai dienā izdzēš šos pārkāpumus viegli. Jebkura nožēla ir svarīga šai dienā. Un ir svarīgi mainīt sevi, ja, un, kā saka, noskaņoties, mainīt sevi jau uz labo pusi, šos vairs neatkārtot. Viss tas ļaunais, ko cilvēks ir darījis, nāk par šo cilvēku, ja, kā sots cilvēkam vai nu šeit, vai arī, nu, nāk pēc šīs nāves dienas, ja, arī tā mēdz būt. Bet čuvā, procedūra to izdzēš šo tumu, tātad šo vēlmi pārkāpt. Tātad ļoti svarīgi, ja, ir izdzēst šo vēlmi pārkāpt tādu vienu vai citu likumu, teiksim. Jo, nu, var jau, teiksim, nožēlot, ja, bet tā vēlme, ja paliek, ja, tad tas pārkāpums neizdzēšās tādā gadījumā. Bet, ja ir šī vēlme ir atstāta, ja, tad arī pats pārkāpums, kas ir bijis pagātnē, to izdzēš. Tātad šī čuvā procedūra. Tātad Jom Kipur diena, ja, palīdz konkrēti ebreju tautai izdzīvot un saņemt vietu nākamajā pasaulē. Šai dienā visaugstais maina vadību. No balvas un soda, kā saka, uz žēlsirdību. Tātad, nu. Un vadība ar visaugstā vienotību, ja, ko mēs te pētījām daudz stundas atpakaļ jau, tā saucamo likteni, ja, izlabo visu pasauli. Tātad, nu, tas ir Roš hašanā attiecas šajā jaunā gada dienā, ja, gada galva, kas ir rudenī.
Tai dienā, ja, ar šo likteni, tātad liktenis visai pasaulē arī, kā saka, tiek nolemts. Tā saucamā visaugstā vienotība, ja, tātad vienotvadība, lai izlabotu visu pasauli. Ja, nu tie vēl autors uzsver, ja, ka var būt dažādi, kā saka, ja lieli pārkāpumi bijuši, ja varbūt, nu šajā jaunajā gadā varbūt dažādas slimības uznāk vai epidēmijas vai arī, nu kari varbūt arī, ja, varbūt dažādi, kā saka, ļauni cilvēki nāk pie varas, ja, kur ir tā var gadīties, ka grēcinieki lielu ļaundari, ja noņem no cilpas, lai viņš izpild noteikti uzdevumu, ja, kā mēs te zinām, piemēram, Staļins kāds bija, ja. Šis ļaundars, ja, ļoti daudz sliktas darbs izdarīja, ja. Nu, arī tā mēs būtu, jāsaka, jā. Nu, bet te konkrēti par ebreju tautu tālāk, ja runa, ebreju tauta neizzūda. Un Jomkipur dienā, ja, šī taisnā tiesa viņas neiznīcina ebreju tautu. Un visaugstais izdzēš grēks, un grēki nesasniedz kritisko masu, tātad darbojas visaugstā žēlastība šajā dienā, ja, jo, nu, tomēr šie likumi ir ļoti daudz, ja, nu, visaugstais tātad arī nāk pretī, ja, lai varētu, kā saka, nu, izlīdzināt visu šo un tauta neizzustu. Tāpēc ir arī dot speciāli Jomkipur dienas likumi arī. Tā ir ļoti tāda svarīga diena, ja, kurā, nu, cilvēki gavēja, ja, nu, neēd, nedzer, ja, un stāv visu dienu kājās, ja sinagogā, ja, nožēlo savus pārkāpumus, ja. Nu, tas viss paaugstina cilvēku malaha līmenī. Un tāpat arī šo čuvā procedūru dara šai dienā vēlreiz un lūdz, ja tad nāk piedošana no visaugstā, jā, pēc šīm visām darbībām. Arī lasa Toru, jā, tā arī liela izlabošana. Kā to uzdeva pravieši, jā. Lasa pēc kārtas, tātad, un arī lasa gabalus, tātad, svētkos, piemēram, jā. Lasa arī šabatā Toras rulli. Visu nedēļas nodaļu, ja, tātad otrdienu un ceturtdienu svētkos un Roš Hodešu. Un pravietis Ezra deva norādījums, kā lasīt Toru. Tātad viņš iestādīja šo, ja, kā saka, šabata lasījumu, ja, un ka ir jālasa otrdienu un ceturtdienu. Nu, tas viss nāk no Mošē Rabeinu, ja, jo, nu, kā jau tie pravieši teikuši, ja, nedrīkst 3 dienas bez Toras, kā saka, dzīvot. Ir individuāli jālasa. Jo, nu, tas laiks nedrīkst būt ilgāks par 3 dienām, kad nav lasīta Tora. Un 3 cilvēki lasa, ja, kā saka, šos 10 teikumus, tā tad arī tas ir tāds lasījums, viens no lasījumiem. Un Tora lasa pastāvīgi 1 gadu, ir vesela gada cikls, ja. Un šim Hatorā tas ir, nu, Sukot svētku beigās, ja, noslēdzās šis lasījuma cikls un sākās pa jaunu atkal nākamajā gadā. Tātad šim Hatorā cikls, ja, Toras svētki, ja, tātad Toras prieks, kā iztulkots ir. Un svētkos lasa papildus Toras gabals, kas nav pēc kārtas, kas atbilst šiem svētkiem arī. Nu, ir tāda lieta arī, kā tādi lasījumi, ja, kas atbilst katram šabatam, ja, katrai Toras nodaļai. Un tāda lasījuma arī ir. Jo dzīvības spēks ir pašā Torā dots iekšā, un jālasa ir skaļi, kā te autors rekomendē, ja. Tātad vairāk par 10 cilvēkiem lasa skaļi, tas pamodina gaismu pie radīšanas, un tā satur visu, ko visaugstais devis mums, ja, tātad lasa skaļi, tā kā gaiss trīs, ja, tas ir svarīgi, jo tāpēc, ja cilvēkam ir dots ķermenis, ja, lai cilvēks varētu ar savu fizisko ķermeni, ja, izpildīt visaugstā, kā saka, nu, likums, un viens no tādiem ir lasīšana skaļi, ja, tātad vārdus izsaka skaļi. Nu, un tas it kā radīšanas process gandrīz, gaisma no garīgām pasaulēm, kas nāk uz šejien, ja tātad salīdzinājums dots ir.
Tātad svarīgi vēl autors te uzsver tādu svarīgu akcentu, ka pastāvīgi publiski skaļi jālasa Tora. Paldies!